Uz remontu Volvo V40 13. gads. Kļūda spiediena devējs sānu spilveniem. Jā, tulkojamā kļūda. Pirmo reizi man tāda sistēma ir. Mašīnai uz paneļa rādās kļūda SRS Airbag servis un nelaiž skatē cauri. Tātad jau pēc 13. gada jau sāk skatīties skatē. Nu, meklēsim datubāzi, skatīsimies, kaut kas interesants būs. Esmu izjaucis Volvitim durvis. Jā. Lai nu kas, tad Volvitim šim te konkrētam modelim durvis izjaukt ir tiešām vienkārši. Nu, šeit atrodas sensors, pa kuru mums met kļūdu. Apjoma sensors, šāds tenč izskatās ar 2 vadiem. Viss it kā skaisti tīri, kontakti arī. Šeit arī it kā viss ir spīdīgs, paraustīju vadus, izskatās veseli, bet kļūdu nodzēšot un virinot durvis, stiprāk uzsitot parādās šī te kļūda. Nu, nezinu, mēģināšu satīrīt, pielocīt stingrāk kontaktus. Grūti pateikt, nekādas acīm redzamas vainas mums nav. Pielocījām kontakteņus, sapūtām aerosolu, pārbaudījām vadus, it kā viss vesels. Pieļauju domu, mašīna esot bijusi pēc avārijas, tātad stāvējusi, pieļauju domu, bet nekādu acīm redzamu zaļonkas nekā tāda nebija. Nu, varbūt nekontaktiņš, kaut kāds minimāls apsūbējums, jo tomēr viņi jūtīgi tie devēji. Nu, patreiz panelī mums airbags ne. Ja, tad airbagu mums nedeg. Kas mums ar kļūdām? Liekam šādi te. Tā, rīt kļūdu nav. Izejam ārā. Vispār no testa. SRS mums zaļš, ejam vēlreiz iekšā. Kļūdu nav. Taisam ciet. Tas mums ir zaļš. Nu, tur ar nekā mums nav. Siksna tikai. Nu ko, padauzīsim vēl. Skāpsim ārā. Galam. Jā, te vadi opā, ir, iedegās. Nu ko, laikam tomēr jālien tur būs kaut kur dziļāk iekšā. Izvilku bunti no durvīm. Iespējams ir, vieta atļauj. Drusku kaut kur jāpajaucās, bet nu ārā var dabūt, šitā bišķi kārtā. Nu ko es te atradu pa lielam? Ir drusciņ drupusi izolācija, jā. Te vienam vadam resnajiem, barošanas vadam, jā, pa lielam. Tāda sīkuma. Bet pušu neviena vada nav. Nu, ja būtu pušu, tad man būtu kļūda visu laiku. Paraustīja parād. Nu, pieļauju domu, ka kaut kur vienkārši paraustot vadus, kaut kāds barošanas spriegums uzmeta sakaru līnijai kaut kādu traucējumu. Nu, ko noizolēsim, visu saliksim, nu tad zināsim, ka tur nekā nav. Vēl paspēdīsim arī drusciņu kontaktiņus stingrākus. Un tā jau redzēsim. Pēc visām mocībām, pavirinot durvis, parādījās atkal kreisais sensors, jā, uztulkojam. Tā. Dačik davlēņie. Tātad viņš man met kļūdu pa šo te sensoru, kā ir cep pušu. Nu, tā kā tās duris stipri nejaucās, radās ideja
samainīt dačikus vietām, lai saprast, kas pa lietu, vai tas ir devējs, vai tas ir kaut kur elektriskajos vados. Tā izjaucam otras duris fiksi. Atzīmēju uz sensoriem, ka tas bija kreisais lefti, ja, otrā pusē ielikām labo. Un tagad skatāmies, kas mums notiksies. Vai kļūda pārmetīsies uz otrām durīm, vai paliks šīs pašās. Tā aizdedz mums ieslēdzās. Airbags nodzisa. Nu ko, virinām duris. Iedegās. Nu tātad problēma mums ir tomēr kaut kur vados. Nu ko, pagaidām. Airbaga nav. Izraustīju visus vadus. Ko es izdarīju? Izjaucu vēlreiz šito tegdozes durīs. Izvilku bunti te uz iekšpus ārā. Īsumā ļoti labi jaucās. Šeit ir tās knibucis, kas pavelkās uz augšu, atnāk vaļā tegdoze, un buntei no iekšpuses ir tieši tāds pats, pavelkās uz augšu ķepas un iznāk visu vadu bunti ārā. Ļoti viegli izjaucās. Tādā ziņā volviķis cepuri nost. Nu, tagad es visu te esmu izraustījis. Jā. Cik nu var, visu bunti, ja, iebāzu roku te arī iekšā, tur no otras puses tiek klāts zem paneļa, viss izraustīs. Pagaidām man Airbags nedeg, kļūdu arī nav. Nu ko, nezinu, uztaisīšu kafijas pauzi, tad skatīšos tālāk. Ir vēl viena lieta, kas jāizdara. Mainījuši esot kaut kur parkinga sensors. Un problēma ir tāda, ka vai nu nav nofiksēta vai atlausti, vai arī varbūt šitā parasti gadās, ka ar kārčeri mazgā mašīnu atsit vaļā. Strādā it kā visi, tikai met kļūmu distanci. Nezinu, kā es viņam tikšu klāt, izskatās, ka bumpers jāņem būs nost. Esmu uztaisījis testa braucienu. Kaut kādi 10 kilometri, padzinu pa zemes ceļu, panelī vairs man nekādi airbagi nedeg, jā, arī duris virinot un dauzot, jā, tur tā kā bišķi mēs te, jā, jostu tikai atsprādzēja, nu, taisam testu, iekam, launču virsū. Automātika. Tā, mums Volvo. Tā, taisam Smart Detection. Tā, 1 zaļš, 2 zaļi, 3 zaļi. Galvenais SRS sistēma interesē. Tā, skenējās ļoti ātri. Īstenībā jaunais X-Pro 5. Strādā ļoti labi. Kā redzam, tam mums viss ir zaļš īstenībā. Arī nav nekāda cita kļūda. Akumulātoru vienu es neesmu. Tad Airbags mums viss ir zaļš. Nu ko, secinājums ir viens. Problēma bija durīs. Kā lai saka, izdiluši kontaktu savienojumi. Ja vienkārši vairs nenodrošina kontaktu, izjaucos pamatīgi, kamēr to visu atradu. Jaucās duris ļoti labi īstenībā, Volvo. Paldies, vismaz kaut kas prātīgs.
aizmugures sensorus arī ielīmējām vietā. Nu ko, secinājums atdodam saimniecei, cerēsim, ka skati izies un vairāk problēmu nebūs pagaidām. Ja? Mašīna tomēr ir lietota, 13. gads, nu, rēķiniet paši. Veiksmīgu ceļu un labus, veiksmīgus remontus.